Ok, arī es pamēģināju to aizvērto air fryer burgeri, un vienīgais, par ko es nožēloju, ir tas, ka es neuztaisīju vairāk. Tātad burgeriem izmantoju jau gatavas lielopu kotletes, jūs droši varat gatavot paši, bet šis man ietaupīja laiciņu un nervus. Nedaudz saplecinu amberu ar sāli un melniem pipariem. Tad kā kraušīgo elementu izdomāju pievienot bekonu, šis no jaunās Rimija līnijas Salling. Viss sākot no pārtikas līdz pat higienas precēm un atpiedam par ļoti smuku cenu. Cepu krāsnī 200 grādos līdz tāds foršs un kraušķīgs. Tagad ņemu visparstāko saldēto kārtēno mīklu, kur sagriezu uz pusēm kvadrātiņos un izrullēju. Un tad jau varam likt kopā burgeri. Es sākumā mīklas viducī uzklāju burgeru mērci, tāds sako čedars sirs no tās pašas Salling līnijas. Marinēts gurķis, tomāts, bekons un beigās uzceptā kotlete. Varam ciet burgeri, vienkārši savienojot mīklas stūrīšas, kā es rādu video, un aizsēst cietos caurumus. Un skatieties, cik smuki man sanāca. Mīklu noklāju ar sakultu olu, sezam sāklām un cepu šo brīnumu airfryerī kādas 15 minūtes 160 grādos vai līdz zeltaini brūni. Un sanāca ļoti garšīgi. Tā kā man slēdziens, šī recepte tiešām strādā.